konkursus valsts finansējumu. Pirmais jau, kas iekrīt cilvēkiem acīs, 5 dienu termiņš. Kāpēc tā? Tas izvēlēts kāds oficiāls nepieciešams termiņš, tas īsais, un mēs izslēm, jo tas viss federācijas viņas jau zināja, par to jau tika runāts jau ilgu periodu, jo šīs finansējums jau tika izrunāts, ka viņš gāja caur ministru kabinetu, jo ministru kabinetā jau tā ziņas izskanēja. Tad tas gāja caur Saeimas budžeta komisiju, kur mēs arī to visu esam pārunājuši, un arī no federācijas padoma viņi bija iesaistīti visās sarunās, kas gāja ilgāk nekā gadu par to mērķa programmu šim konkursu izveidošanai. Bet pēc būtības tad uzvarētāji jau ir zināmi pirms konkursa, tā sanāk? Nē, tā nav. Tā nav, jo visas federācijas tika informētas, un jebkura federācija varēja pieteikties. 5 dienu termiņš, kur nosacījumos ir, ka tev jābūt jau saskaņojumam Nacionālā sporta padomē. Pasaules un Eiropas čempionātam, to tev tā nepiešķir uz 5 dienu. Tu nevari 5 dienu laikā pieteikties starptautiskajā federācijā rīkot pasaules un Eiropas čempionātu. To taču jūs saprotat. Visi pasaules un Eiropas čempionātu un federācijas jau zina iepriekš. Tas nav tā, ka 5 dienu laikā pieņem lēmumu vai organizēt pasaules vai Eiropas čempionāts, jo šis ir garš pasākums. Ir īpaši tas ir paredz, ka, lai pieteiktos Eiropas un pasaules čempionātam, tev jādabū saskaņojumi no Latvijas Nacionālās sporta padomes. Tas ir rakstīts arī noteikumos. Un, līdz ar to visas tās federācijas jau zināja, ja viņam bija plānots Eiropas vai pasaules čempionāts. Līdz ar to mēs uzskatījām, ka tam nav nepieciešams garāks periods pieteikšanās, jo visas federācijas jau zināja, ja Eiropas vai pasaules čempionātu viņi plāno rīkot. Jo konkursa ietvers ir 26. gads. Precīzāk, tie, kas tajā gadā cer uz valsts finansējumu, tas ir priekš tiem, nevis priekš tiem, kas tagad ierauga konkursu. Mums pavarās iespēja, jo 5 dienās nevar nekas notikt. Vai 5 dienās nevar pieteikties, organizēt Eiropas vai pasaules čempionātu? Nevar. Tāpēc, ka bija šis posms jau bija domāts 26. gads, līdz ar to tie, kuri jau bija plānojuši Eiropas un pasaules čempionātu, tas jau domāts bija tām federācijām. Kāpēc ministrija rīko šo konkursu? Jo, ja pastāsta vispār normatīvos aktus, it kā izglītības ministrijai nemaz nav šāda deleģējuma. Kāpēc ministrija? Izglītības ministrija tieši. Kāpēc tautas sporta pasākumiem? Starptautiskiem pasaules un Eiropas čempionātiem. Jo šī programma, tas ir papildus finansējums sportam. Tas papildus finansējums nāk no ekonomikas ministrijas, un tā galvenā ideja šim konkursam ir paskatīties uz starptautiskajiem sporta pasākumiem nevis no sportiskās puses, kas ir atbildīga IZM, bet vairāk caur eksporta veicināšanu. Un viens no svarīgākajiem kritērijiem ir nodrošināt, lai no tās ieguldījuma, kas ir 225,000, lai dabūtu vismaz dubultot to atdevu valsts ekonomikai. Un ar to tas arī aprēķina atbilstoši centrālas statistikas pārvaldes, ka viens ārzemju viesis nodrošina vidēji 35 eiro dienā, pavadot vienu nakti Latvijā. Tad mēs arī aprēķinājām kopā ar ekonomikas ministriju, ka, lai dabūtu dubulto atdevu valsts ekonomikai no tās programmas, no 225 investētiem līdzekļiem, dabūt atpakaļ 450 valsts ekonomikā, tad mums jānodrošina vismaz 13,500 ārzemju viesi. Tas ir svarīgākais kritērijs šim konkursam, lai tie visi pasākumu rīkotāji kopā nodrošinātu vismaz 13,5 cilvēku nakts. Un tādā veidā mēs dabūtu to naudu, investētu atpakaļ ekonomikā. Bet kāpēc ekonomikas ministrija nevar to konkursu rīkot? Tāpēc, ka tas finansējums iet starp atzītām sporta federācijām, un Izglītības zinātnes ministrija ir atbildīga par sporta nozari, un to nevarēja darīt federācija padome, jo atbilstoši esošam sporta likumam viņam nav tāds deleģējums, un tāpēc to var darīt tikai Izglītības zinātnes ministrija. Jurista viedoklis mūsu, Jura Valdovska. Sporta likumā noteiktā IZM kompetence sporta nozarē neparedz ministrijai tiesības pašai radīt ārēji nozīmīgas valsts finansējuma piešķiršanas noteikumus. Konkursa nolikums satur materiāltiesiskas normas, kas nosaka pretendentu tiesības pretendēt uz valsts budžeta finansējumu, pieteikšanās nosacījums, atlases kritērijus un finansējuma sadales mehānismu. Tā kā šīs normas nav ietvertas ārējā normatīvajā aktā un sporta likuma 13. panta 1. daļa nesatur deleģējumu ministrijai tās noteikti, var rasties šaubas par nolikumu tiesiskā pamata pietiekamību. Šos jautājumus laikam jāuzdod mūsu ministrijas juristiem, juridiskam departamentam, jo konkursu nolikumu gāja arī juridiskais departaments cauri, lai viss ir atbilstoši. Un viens no tiem punktiem, kad sākumā bija plānots, ka to Latvijas Federācija padome organizēs to konkursus, ko mūsu juridiskais birojs norādīja, ka nē, viņi to nevar darīt, tas jādara ministrijai. Jā, bet uz interviju deleģēja tevi. Ministrija.
Ja vēl viens jautājums ir par tiesisko pamatu. Valsts sekretārs apstiprinājis šo nolikumu, nevis ministrs. Vai pastāv ministra rīkojums, ar kuru valsts sekretāram deleģētas tiesības apstiprināt konkursu nolikumu? Jā, atbilstoši 27. ministra kabineta noteikumiem, mums ir paredzēts, kas ir finansējums sportam, tad sporta organizācijām, tad finansējumu ārējo administratīvo aktu izdot valsts sekretārs. Šos noteikumus mēs pamainījām šogad, janvārī, lai mazinātu birokrātiju un lai tas process, arī lēmumu pieņemšana, viņš ir ātrāks. Un tādā veidā arī, lai tas sporta organizācijas ātrāk saņemtu finansējumu. Vēl par to termiņu arī Jurim radās jautājumi par šīm 5 dienām. Vai tas ir samērīguma princips ievērots, kas ir administratīvā procesa likumā, gan sporta likumā noteiktais labas pārvaldības princips? 5 dienas šādam konkursu pieteikumam. Ņemot vērā to, ka mūsu sadarbības partneris, kas ir Latvijas Sporta Federācijas padome, visos procesos bija klāt, mēs uzskatām, ka visi tika informēti un visi zināja, ka tāds konkurss būs. Cik ir pieteikušies? Jo ministra kabinetā par šo jautājumu jau šis jautājums tika skatīts apmēram pirms mēneša. Cik ir pieteikušās federācijas? Vakar bija pēdējā iesniegšanas diena un pieteicās 8 federācijas. Un tad tās sadala to kopējo. Jā, tagad notiks 7 dienas, notiks visu datu iesniegt izvērtējums, un tad tālāk komisija vērtēs un virzīs valsts sekretāram tos aprēķinus un sadalu. Tur arī nolikumā izlasāms, ka jāpiedalās šajos pasaules vai Eiropas čempionātos, tā kā ir pārstāvjiem no vismaz 6 valstīm, ja Latvija neskaita, tad 5. Tā kā izstāsts notēmēts uz tādiem ļoti maziem starptautiskiem pasākumiem, mazākiem sporta veidiem. Nē, šis kriterijs bija arī iepriekš, kad mums bija konkurss par, jo, kā jūs zināt, mums iepriekš bija jau konkurss starptautiskiem sporta pasākumiem, mums bija un sacensībām, tad šogad tika pieņemts lēmums, ka mēs fokusēsimies tikai uz tautas sporta pasākumiem, līdz ar to sacensībām finansējums netika piešķirts. Un līdz ar to tas finansējums tika apvienots, lai mēs dubultotu finansējumu tautas sporta pasākumiem. Un tad jau iepriekšējā gadā tajos kriterijos jau bija šis punkts, ka jāpiedalās vismaz 6 valstīm, līdz ar to mēs arī vienkārši paņēmām no turienes un saglabājām. Bet tev šķiet samērīgs? Kas tas par pasākumu 6 valstīm? Valsts nozīmes, valsts līdzfinansējumu konkursā piešķir pasākumam ar 6 dalību valstīm. Mums ir pilns ar jaunatnes sporta pasākumiem, kas producē 9 un vairāk valstis vienā nedēļas nogalē Latvijas mazpilsētās. Ja, tieši tāpēc arī tika noteikts, ka vismaz 6 valsts. Varbūt arī vairāk, un mēs ļoti atbalstām jau vairāk. Un šeit jau tas otrs kriterijs arī iedarbosies, ka tev jānodrošina pēc iespējas vairāk ārzemju viesi. Tas arī nozīmē, ka pēc iespējas plašāk valsts skaita jāiesaist, lai izpildītu to kriterijus finansējumu. Līdz ar to, jo vairāk ārzemju viesu tu piesaistīsi, jo lielāku finansējumu tu vari pretendēt. Bridžu čempionāts arī starp tiem, kas tur cenšas? Jā, bridžu čempionāts arī pieteicās. Bet tas nav tā, ka tas, ņemot vērā bridžu čempionāta problēmas ar valsts finansējumu apguvu, šis konkurss ir uz viņiem notēmēts. Šis par šo konkursu un Latvijas Sporta Federācijas padome un ekonomikas ministrija var apstiprināt, un arī finanšu ministrija. Mums jau bija darba grupas kopīgas, mēs jau runājam pirms gada. Un gada gāja tas process, kur mēs mēģinājām rast finansējumus. Mēs arī aicinājām ekonomikas ministriju rast finansējumu tieši maziem pasākumiem. Jo uz doto brīdi mums bija dišu pasākumu programma. Ar līdzīgiem nosacījumiem 5000 ārzemju viesu. Līdz ar to mēs mēģinājām rast arī programmu, kā mēs varam atbalstīt arī citas starptautiskas pasākumus, varbūt mazākā lieluma. Jo ir tīpaši tas aktuāls reģionos, jo reģioni nevar piesaistīt 5000, kā ir noteikts dišu pasākumu, 5000 viesu. Līdz ar to mēs mēģinājām rast kopā ar Federāciju padomu instrumentu, ka mums ir atbalsta programma, kura veicina stimulē ekonomiski, tīpaši reģionos, mazākiem pasākumiem, lai mēs varam panākt, ka citi starptautiskie pasākumi arī var pretendēt uz finansējumu. Jo dišu pasākumu tas finansējums varbūt nepieciešams miljonos, un tiem mazākiem pasākumiem ir vajadzīgs tūkstošiem, bet procentuāli viņi nes daudz lielāku pienesumu ekonomikai un arī vairāk tie pasākumi var pretendēt uz finansējumu. Jo pirms tam, kad mums bija šis konkurss, kad bija apmēram 200,000 pagājušā gada starptautiskām sacensībām, tad uz to varēja pretendēt vidēji 6-8, jo tas finansējums bija līdz 40,000, 6-8
pasākumu. Tad šeit mēs arī mēģinām nākotnē izstrādāt tos kritērijus, lai tālāk attīstītu to programmu, lai visi starptautiskie pasākumi, kas dod pienesumu valsts ekonomikai, vai viņi var pretendēt uz valsts atbalstu. Nākamgad arī būs šāds konkurss, viņš arī 5 dienas ilgs būs. Es ceru, ka nākamgad mēs jau laicīgi zināsim, un laicīgi mums būs paredzēts finansējums, jo šīs bija papildus finansējums sportam, kas nāca no ekonomikas ministrijas, tas mērķis programma, un mūsu uzdevums tagad izstrādāt kritērijus, pārbaudāms kopā ar Federāciju padomu, kopā ar ekonomikas ministriju. Mēs padziļināti strādāsim ar tām federācijām, kas uzvarēs konkursā, un līdz ar to mēs gribam saprast tos kritērijus, kā turpmāk mēs aprēķinām to ekonomisko pienesumu. Jo uz doto brīdi mums sanāk tā, ka tie pasākumu rīkotāji sniedz datus, bet Finanšu ministrija aprēķina pēc citiem datiem. Un mums sanāk, ka nozara un ministrijas ir dažādi aprēķināšanas metodas, un mēs gribam panākt to, ka sportā ir vienāds gan ministrijām, gan nozarei ir aprēķināšanas kritēriji, un tādā veidā mēs esam uz viena viļņa un varam tālāk attīstīt to programmu.